Labdien, cienījamie skatītāji! Septembra sākuma pirmā nedēļā. Šonedēļ esam sākuši ar ministru vizīti Līvānos. Šodien, pirmdien, Līvāns apmeklēs finanšu ministrs. Tiksimies arī ar vietējo uzņēmumu vadību, pārunāsim aktuālākos jautājumus, kas skar uzņēmējdarbības attīstību reģionos un tā tālāk. Šobrīd arī gan aktuāls jautājums ir par pašvaldību policiju izveidi. Varbūt arī skatītāji ir dzirdējuši, redzējuši diskusijas par šiem jautājumiem. Līvāna novads ir viena no pašvaldībām, kurām šis izaicinājums stāv priekšā. Izveidot pašvaldības policiju, tāpat kā vēl virknē Latvijas pašvaldību, kur tas pagaidām nav izveidots. Mums ir ļoti laba sadarbība ar valsts policiju, taču atsevišķu funkciju veikšanai pašvaldību policiju izveide ir ietverta jau likuma ietvarā un ir pašvaldībām jāveic. Par to, ko šobrīd iebilst Līvāna novads, nav par pašu šo būtību, ka pašvaldību policijām ir jābūt, bet gan par to, ka uzliekot funkcijas, valsts neiedod šo funkciju realizēšanai finansējumu. Un šis pasākums ir patiesi ļoti finanšu ietilpīgs, jo policija tā nav tikai, kā saka, vieni pliki darbinieki, kas arī, protams, izmaksā, bet ir nepieciešams gan aprīkojums, gan transports specializētais, gan arī, teiksim, ekipējums, ar ko strādāt. Un, protams, visproblemātiskāk ir arī šī kadru izvēle, jo nav noslēpums, ka arī valsts policija šobrīd nevar nokomplektēt sev kadru sastāvu. Tā kā jautājums skara ļoti, ļoti plašu vēl pagaidām problēmu loku, par ko mēs arī diskutējam kā pašvaldību valsts līmenī. Bet ir sācies jaunais mācību gads. Ielas ir pilnas ar skolēniem. Visas mūsu skolas veiksmīgi uzsākušas mācības. Un es gribu atgādināt, ka ir izsludināts arī pieteikšanās stipendijām augstskolā. Tātad nenokavējiet tie vecāki, kuru bērni sekmīgi studē augstskolās. Tātad šajās pilna laika studiju programmās, tad līdz 22. septembrim jūsu bērniem, studentiem ir elektroniski jāizpilda veidlapa, lai viņi varētu piedalīties šajā konkursā uz mācību stipendijām, kuras mums nodrošina mūsu novada uzņēmēji, administrē pašvaldību kopā ar Viduslatgales pārnovadu fondu. Un tā, ka, ja skolēnam vidējā atzīme ir sekmīga, virs 7 augstskolā, vai arī viņš tikko ir beidzis vidusskolu un ir atestāts par šiem procentuālo sadalījumu, kādi ir iegūti eksāmenos, tad visi šie dokumenti jāpievieno anketai un var pretendēt tiešām uz šo atbalstu, kas ir uz šo mācību gadu. Vēl ir izsludināta pieteikšana arī kandidātiem 18. novembra atzinības rakstam. Kā vienmēr, kā katru gadu, mēs šajos mūsu valsts svētkos cenšamies pateikt paldies tieši mūsu pašu Līvāna novada iedzīvotājiem, kuri ar savu devumu ir spodrinājuši mūsu novada attīstību. Un šeit ir diezgan lielas iespējas arī izvirzīt pretendentus atzinības raksta saņemšanai, gan nominācijās, kas ir saistīts ar uzņēmēju darbību, piemēram, lauku uzņēmējs, jaunais uzņēmējs, gada uzņēmējs, gan arī, piemēram, kas ir saistīts ar medicīnu, sportu, kultūru, izglītību, sabiedrisko darbu un labdarību. Tā kā es domāju, mums katram ir kāds vienalga kaut vai ģimenes ārsts vai māsiņa vai kāds uzņēmējs, kas ir bijis atsaucīgs un palīdzējis, vai arī tieši cilvēks, kas ir ziedojis savu brīvo laiku sabiedriskajam darbam. Es patiesi aicinu iedzīvotājus pašus celt ārā šīs pērles no mūsu vidus un tiešām pateikt pelnītu paldies cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Un atzinības raksts, kā katru gadu arī 200 eiro šī naudas balva katram atzinības raksta saņēmējam. Tā kā es domāju, mums ir cilvēki, kas ir to pelnījuši. Tad vēl ir jau arī stāstīts iepriekš, kā nākamajā gadā, 2024. gadā, Līvāni būs Latvijas jaunatnes galvaspilsēta. Šis godpilnais tituls nav piešķirts, tāpat vien tas ir izcīnīts starp vairākām pašvaldībām, finālā starp Siguldu un Cēsīm.
un tā ir arī liela atbildība mūsu novadam, bet mēs jau šobrīd ar aktīvu jaunatnes darbu esam jau ielikuši pamatus, lai nākamajā gadā patiesi būtu īsta jauniešu galvaspilsēta. Un arī jau šajā rudenī Līvānu novada jauniešiem būs kāds īpašs pasākums, un tas ir šajā nedēļā tieši piektdien no 15. līdz 19. Līvānos notiks jauniešu iespēju festivāls. Un šajā piektdienas pēcpusdienā laukumā pie kultūras centra būs iespēja jauniešiem iepazīt visu to iespēju karti, kādu mūsdienu pasauli viņiem piedāvā. Un piedāvā tieši šeit Latgalē, šeit Līvānos, gan kas ir saistīts ar mācībām, gan ar darba iespējām, gan ar ceļošanu, gan ar izglītošanos. Un patiesi mudiniet savus jauniešus iepazīt to piedāvājumu, arī varbūt paši atnāciet un pavērojiet brīvā dabā, kā tas notiks. Pasākumu vadīs pazīstams influenceris Lauris Zalāns. Un būs arī tāda muzikāla programma, kurā piedalīsies gan deju, gan mūzikas grupas, kuplinot šo te pasākumu. Tā ka Rīgas ielā 105 pie Līvānu kultūras centra šo piektdienu. Un šo pasākumu arī inicē mūsu jauniešu iniciatīvu centrs Kvartāls kopā ar Līvānu novada pašvaldību un biedrību Sava kabata. Un vēl es gribētu aicināt iedzīvotājus rudenī būt ļoti aktīviem kultūras ziņā, jo mūsu kultūras centrs un arī mūsu kultūras pārvalde ir parūpējusies par to, lai patiesi būtu plašs pasākumu klāsts septembrī, oktobrī, novembrī. Un jau šajās brīvdienās svētdienu mēs atzīmējam Tēvu dienu, un Rudzātos pie Sajieta nama būs dažādas aktivitātes, kas ir saistītas bērniem kopā ar tētiem. Tā kā aicinu arī aizbraukt uz mūsu novadu Rudzātiem un iepazīties ar šo piedāvājumu. Bet tāpat arī gan septembrī, gan oktobrī, gan novembrī būs Līvānu kultūras centrā virkne tiešām labu pasākumu, gan koncerts serenādes, kurā uzstāsies Normunds Rutulis, Dainis Skutelis un Roberto Meloni. Šis koncerts 28. septembrī. Tāpat arī Latvijas Nacionālais teātris viesosies pie mums ar skatītāju ļoti iemīļoto izrādi Atgriešanās Latgolā. Tas ir jauniestudējums un būs tieši pirmizrāde kopā ar grupu Baltie lāči. Šī izrāde 15. oktobrī, tātad Latvijas Nacionālais teātris. Protams, hīts visam ir 3. novembris, kad Līvānos viesosies Raimonds Pauls kopā ar Paulu Saju. Nepalaidiet garām šo te koncertu, biļetes ir pārdošanā, tātad 3. novembrī. Vēl arī grupai Auļi. Būs jubilejas koncerts, 20 gadu jubilejas koncerts Līvānos, tas būs 20. oktobrī, un savukārt novembrī jau ir izziņots koncerts grupai Līvi. Tātad Līve vienmēr dzīvi, un arī šī leģendārā grupa ar jaunu koncertu programmu Dzintara mēnesis Līvānos viesosies 10. novembrī. Tagad ļoti plašs pasākumu klāsts, nav jābrauc ne uz lielām pilsētām, ne uz lieliem centriem, lai baudītu patiesi kvalitatīvu mākslinieku sniegumu. Tāpēc vēlu visiem pagaidām vēl siltu, saulainu šo nedēļu, lai visiem viss izdodās un uz tikšanos nākamajā nedēļā. Visu labu!